Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance un prognozes uz 10. jūniju 11. gadu. Tātad, kā vienmēr sāksim ar eiro. Šeit mums bija izveidojusies tāda galva un pleca figūra, tad mēs gaidījām caurstienu, īsti caurstiens mums tātad ir, un tagad mēs vienīgais, ko varam darīt, ir gaidīt atgriešanos pie šī līmeņa, lai varētu iestāties pārdošanās. Bet, ja gadījumā cena neatgriežas pie šī līmeņa, nu tad, diemžēl, ja mēs pārdošanās ieiet vairs uz doto mirkli pagaidām, kādu laiku viņu nevarēsim. Bet, ko mēs varam izdarīt, mēs viņu varam nopirkt pa zemāku cenu, tātad tas ir 44,60 un 44, tātad 44,60 un 44,35. Tad šāds te neliels, teiksim tā, pirkšana diapazons, kurā var iestāties, izvietot darījumu. Un mērķis šiem te darījumiem būtībā ir līdz pat tātad atgriešanās uz galvu un pleca figūru. Jā, tātad aptuveni 115 punkti, tā būtu pareizi teikt. Bet risku šim te darījumam mēs neslēpsim aiz 61. fibas, jā, par cik tas ir ļoti, ļoti liels risks. Mēs varam paslēpt starp 50. un 61. kas ir aptuveni 110 punkti. Jā, tādējādi mēs arī varam slēpt stop neaizmirstam. Ja tas liels laika periods, tad FIBO līmeņi arī darbojas kā regulāra atbalsta vai pretestības līnija. Jā, tad tāpatās mēs varam paslēpt mūsu stopu aiz 50. FIBO, tad aiz nākošās līnijas. Un būtībā uz eiro tas ir arī tātad viss. Jā, ko tātad varu piedāvāt no darījumiem. Tālāk, tad dolārs pret franku. Mums tātad vēl joprojām saglabājas tās pašas pārdošanas no 84,60, 84,70 no šī te diapazona. Jā, tad šeit arī noteikti varam izlikt pārdošanas darījumu. Tātad minimālais mērķis šim te darījumam ir tātad 70 punkti, maksimālais mērķis ir tātad 120 punkti. Risks neatkarībā no mērķa ir jāizvieto tātad aptuveni 110 punkti, jā, mazāk, teiksim tā, nevajadzētu likt. Nu, lūk, tas būtībā uz franka arī ir tātad viss, nekas vairāk šeit saskatāms nav. Tālāk, tātad, vēl ne, tātad mums tāpatās ir arī iespējami pirkumi no līmeņa 83, 85, tātad šeit mēs redzam, šie te maksimumi bija caurstiens, un tagad, ja cena atgriezīsies, mēs tur droši varam atvērt pirkšanas darījumu. Un uz eiro tāpatās, ja gadījumā viņš dot uz augstu, tad mēs te varētu pārdot, bet, jau redzam, jau viņš līdz tuvojās klāt mūsu pirkumiem. Tātad dolārs pret Kanādas dolāru saglabājas tie paši vieni pirkumi no abiem šiem atbalstiem par cenu 90, teikt mazliet augstāk, 97,05. Risks vēl joprojām ir tātad jāizvieto tātad aptuveni 115 punktu apmērā. Jā, bet mērķis vēl joprojām tātad saglabājas diezgan liels, tātad līdz pat šeit pretestības līnijai vai arī, teiksim, konservatīvāk būtu līdz pat šeit līnijai. Tas ir aptuveni 160 punkti. Lūk, Austrālijas dolārs, tātad gaidām šī līmeņa caurstienu uz leju, atgriešanos, un tad mēs varam pārdot, vai arī, ja viņš necaursit un dodās uz augstu, tad mēs vēl joprojām varam pārdot no šīs tātad pretestības līnijas. Tātad šeit varam iestāties pārdošanas darījumā droši. Lūk. Jaunzēlandes dolārs, tātad šeit mēs iestājāmies vakar pārdošanās, tātad, kā redzam, cena ir sasniegusi šo te, teiksim tā, pirmo mērķi, lai gan šeit ir bijis diezgan, teiksim tā, vidēja lieluma caurstiens, jā, tātad aptuveni 37 punkti, bet, mēs to varam jau faktiski uzskatīt kā īstu. Bet, kas mums būtu jāizdara šajā situācijā, mēs tātad pārliekam stopu pa nulēm, un, teiksim tā, gaidām, kad, attiecīgi, Jaunzēlanda nokritīsies zemāk. Tie, kas vēlas, protams, var fiksēt savu darījumu tagad ciet, jo šeit tādi konservatīvi pirkumi tagad pastāv. Teiksim tā, nevis konservatīvi, bet gan agresīvi pirkumi šeit pastāv. Bet mums iestāties pirkumos šeit nevajadzētu. Šeit jāgaida, ka cena sasniegs arī pat atbalstu. Un tad mēs arī varēsim nofiksēt šo te darījumu. Un tātad pēc tam, ja cena nokritīsies līdz pat atbalstam, šeit mēs jau varēsim iestāties pirkumos un mērķēt atkal līdz pat pretestībai. Lūk, šādi te attiecīgi mums ir signāli uz 10. jūniju 11. gadu. Neaizmirstam visu šo te sīkāk apstīties, tātad www
.fxf.lv mājaslapā sladaļā fórums, jā, un tad tur viss būs aprakstīts, pastāstīts un paskaidrots, jā, kā attiecīgi izvietot šos darījumus, kādām cenām, stopiem un mērķiem. Paldies par uzmanību, jā, tad veiksmīgi jums tirdzniecību šodien, un tad veiksmīgas brīvdienas, jau nākošās, un tad tiekamies jau pirmdien. Visu labu!